Sveiks! Nu, esmu uztaisījis tātad projektu, augstums 1,60 m, platums 500 un iekšējais tad sanāk 446, tāds, nu, tā ir tā darba zona, kas ir. Es ieliku, nu tā, uztaisīju 3 plaukti augšējie regulējumiem augstumiem un 3 apakšējie regulējumiem augstumiem. Nu, tad tu varēsi nomainīt tos augstumus, nezinu, ko jūs tur liksiet, kaut kur zobu pastas, kaut kur vēl kaut kas tur tūbiņas un tā. Un iekšēji vidējo nišu es uztaisīju atvērta tipa. Stiprināsies tātad uzkaras plāksnes, kas ir tā, tu parādīšu, kāds būs uzkaras plāksnes. Uzkaras plāksnes es šādas, nu, tas ir klasiskā kamara, piedod, tā ir klasiskā kamara uzkaras plāksne. Viņi, nu, tiks ieprasēti un pretējā galā tur ir tātad, nezinu, kā viņi pareizi nosaukt, tāds kā profila sliede būs, nu, pie sienas. Tā. Kas vēl tāds, jā, un tad tās durvis es ieliku šādā tipā, no, nezinu, tur labo kreiso pusi, kur jums tur vajag, nezinu, skatieties paši, kas jums vairāk ir izdevīgs. Šito es atstāju 200, nu, tas ir tāda kā atvērta tipa, bet ja vajag ciet, tad varam taisīt pilnīgi ciet. Un ieliku 2 tiponus, tātad ir ar tiponiem. Bet, ja ir nepieciešami, nu, teiksim tā, ja ir nepieciešams kaut kas savādāks, tad droši var teikt, tad varam pamainīt to projektu un, nu, teiksim, tur varbūt nevajag to vidējo nišu, varbūt vajag, teiksim, tur parasti, nu, visbiežāk tur, ko tur meitenes varētu likt kaut kādas tur ķemmes un tādas lietas, ja, un tad arī, protams, to skapju augstums arī var pamainīt augšējo skapīti, teiksim, augšējo daļu var taisīt lielāku, apakšējo mazāku vai arī otrādi, nu, kā jums tur nepieciešams, nezinu, 1,60 m, nu, ja viņš no griestiem ies, tur jāpareitina, cik augsta būs šī daļa. Tā kā, ja ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas, tad tās visu vēl varam veikt. Nu, jā. Un dziļums kopējais viņam sanāk 5, tas ir 250 kopējais dziļums, bet pats korpus ir 320, tas ir 232 mm. Pats korpus plus 18 mm fasāde. Tā kā, ja ir kaut kāds izmaiņas nepieciešams, tad saki, veiksim izmaiņas un tad aizsūtīšu jau to precīzāku.